Čau! Mani sauc Helēna, un šodien es pastāstīšu par laparoskopisko operāciju, par plusiem, par mīnusiem, kā man gāja, kāpēc es vispār nonācu slimnīcā, kāpēc man vispār bija nepieciešama operācija, un arī nelielu ieskatu, kas notiek operācijas zālē, kas notiek pirms operācijas un kas notiek pēc operācijas, un kāda tad ir tā dzīves kvalitāte pēc žults pūšļa izņemšanas, un arī to, ko es ievēroju, ko es neievēroju, un kā es vispār jūtos pēc operācijas. Ja tev šis video interesē, tad droši paliec, noklausies, un kāpēc es to daru, lai varbūt kādam, kuram nākotnē tāda operācija būs, lai būtu kaut vai neliels ieskats, kas tajā operācijā tiek darīts un kāda tad ir tā operācija. Pastāstīšu nedaudz, kāpēc es nonācu slimnīcā, kāds bija iemesls, kāpēc vispār man bija jādodās uz slimnīcu, un nedaudz ieskicēšu savu slimības vēsturi. Pagājušā gada martā man 14. martā bija naktī ļoti spēcīga sāpju lēkme kuņģa rajonā. Man tādas sāpes nekad nebija bijušas, un es diezgan nobijos, un, protams, ka saucu ātro palīdzību, un mani aizved uz Stradiņu slimnīcu. Aizvedot uz Stradiņu slimnīcu, man uztaisīja asins analīzes, uztaisīja ultrasonogrāfiju, it kā viss bija kārtībā. Arī ar asins analīzēm viss bija kārtībā, iedeva zāles un pateica, ka man ir jāturpina ambulatoriski ārstēties un meklēt sāpju iemeslu. Mani nosūtīja pie gastroenterologa. Es ieros pie gastroenterologa, un viņa man nosūtīja tālāk uz Kobru. Aizbraucot uz Kobru, man atklāja to, ka man kuņģī ir slimība Gers. Tie, kas varbūt nezina, tā ir atviļņa slimība. Bet man arī pateica, ka dēļ šīs slimības neveidojas tādas sāpju lēkmes. Sāpju lēkmes atkārtojās ik pa 4 nedēļām. Es pat īsti nesapratu, no kā viņas atkārtojās, kāds viņām ir iemesls, kas ar viņām notiek. Vai tas ir kaut kādu ēdienu iemeslu dēļ, vai tas ir kaut kāds cits iemesls, es tā arī nesapratu. Bet tad es arī devos uz ultrasonogrāfiju. Ultrasonogrāfijā man arī pārbaudīja visu vēdra dobumu, un man neko neatklāja. Man neatklāja ne to, ka man ir žultsakmeņi, nekas. Un tā es vilkos ar visām sāpēm. Es esmu braukusi uz slimnīcu 7 reizes. Visas reizes es esmu palaista mājās. Man ir pateicis, lai es ārstējos ambulatoriski, jo asins analīzes ir labas un viss ir kārtībā, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz pienāca decembris. Senāk tas bija 10. decembris. Jā, 10. decembris. Man atkal pa nakti bija sāpju lēkme. Un es nospriedu, ka es došos vēlreiz uz slimnīcu. Un ja man arī šajā reizē slimnīcā nepaturēs un pateiks, lai es ārstējos ambulatoriski, kad es jau biju nonākusi līdz tam, ka es vienkārši sākušu slūdzēties kaut kādā, nezinu, veselības inspekcijā, vēl kaut kur. Jo man bija taisītas gan analīzes, gan ultrasonogrāfija, gan kobra, gan es biju gājis pie gastroenterologa. Es visu to gadu, gandrīz gadu, gāju pie nenormāli daudziem ārstiem. Un neviens nevarēja pateikt, kas tad man īsti ir. Un līdz ar to es braucu 10. decembrī uz Gaļezeru. Es nebraucu vairāk uz Stradiņu slimnīcu, braucu uz Gaļezeru. Un tad, kad es Gaļezerā iestājos slimnīcā, tad man atkārtoti veica asins analīzes un pateica to, ka asins analīzes ir ļoti sliktas, kad man ir bilirubīns augšā, tā kā paaugstināts bilirubīns, kas nozīmē, ka tie ir žultsakmeņi. Iestājoties slimnīcā 10. decembrī, man uztaisīja arī ultrasonogrāfiju, teica, jā, kad ir redzami nelieli akmeņi žultspūslī, un kad šoreiz ir tā laimīgā reize, kad mani paturēs slimnīcā. Par ko es biju tiešām ļoti priecīga,
jo es biju nomocījusies reāli gandrīz gadu, nesaprastama, kas man ir par lietu, kāpēc man sāp, un tā sāpju lēkmes ir tādas, ka tev vienkārši tāda ir sajūta, ka tu vienkārši mirsti nost. Nu, ja tā normāli pasaka, tāda sajūta, ka tu reāli mirsti nost. Es esmu dzemdējusi 2 bērnus, un es dzemdētu vēl 10, nekā sajustu tā sāpes, ko es sajūtu tad. Tā, pienāk 11. decembris, es esmu ielikta ķirurģijas nodaļā, pie manis atnāk ārsts, paņem asins analīzes un arī redz to, ka man acīm jau ir izveidojusies dzelte, un līdz ar to operācija būs nepieciešama, lai izņemtu ārā žultspūsli. Slimnīcā attieksme bija ļoti saudzīga, ļoti forša, es biju Gailezera slimnīcā, es vispār neko sliktu nevaru teikt par personālu, visi bija ļoti pretīm nākoši, un pirms operācijas es ļoti baidījos. Operāciju man taisīja 16. decembrī, līdz 16. decembrim man katru dienu tika noņemtas asins analīzes, 2 reizes dienā tika laista sistēma, kas ir tas, bet es tagad neatceros vairāk to nosaukumu, kas man tika laists, man lika laists vitamīni kaut kādi, un dzels, un vēl tas nātrija chlorīds laikam. Jā, man liekas, tas bija nātrija chlorīds. Negribu samaloties, bet man liekas, tas bija nātrija chlorīds. 2 reizes dienā man tika veiktas, tā kā dotas tās sistēmas un arī pretsāpju zāles, bet arī slimnīcas laikā no 10. līdz 16. decembrim man arī tajā brīdī starpā bija arī atkārtotas sāpju lēkme. Man bija jāievēro ļoti strikta diēta, es neko nedrīkstēju ēst, neko, kas ir, man pa lielam bija jāēd tikai slimnīcas dotais ēdiens, jo arī tad, kad slimnīcā deva ēdienu, arī medmāsām ir pateikts, kādu ēdienu drīkst man dot. Pa lielam tās bija putriņas. Ja tā skatās, tās bija putriņas, tāds pavisam vieglas ēdienas, bez sāls, bez nekā. Bet es nogrēkojos un, diemžēl, aizgāju izdzēru no rīta vienu rītu kafiju ar pienu, un vakarā mani atkal sagaidīja sāpju lēkme. Un pēc šīs sāpju lēkmes man uztaisīja asins analīzes un varēja redzēt, ka atkal bija izgājis žults akmenis cauri žultsvadiem, un asins analīzes atkal bija sliktas. Un tad man tā kā ārsts pateica, ka tad man būs tā operācija 16. decembrī. Tātad neliels ieskats par operāciju. Es nenormāli baidījos, ļoti baidījos, jo es nezināju, kas mani sagaida. Man nekad mūžā nav taisīts operācijas. Es esmu bijusi slimnīcā tikai dēļ dzemdībām. Es vispār neko, es biju pilnīgs jauniņais slimnīcas apritē. Es nekad neesmu bijusi slimnīcā un tā. Un, protams, ka es ļoti visur internetā meklēju, kas tas tāds ir, ko man darīs. Ārsti man arī tā baigi neko nepaskaidroja, ko man darīs, kas būs un tā. Un meklējot, protams, informāciju internetā, baigi neko daudz nevar atrast. Jo es arī ļoti baidījos par procesu pirms operācijas un par procesu pēc operācijas un arī par procesu, kas tad notiek operāciju zālē, tad, kad tevi aizved no nodaļas uz operāciju. Sagatavošanās operācijai. Iepriekšējā vakarā man atnāca medmāsa, iedeva mikroklizmu, kas bija jāuztais tajā vakarā, jo nākamajā rītā bija plānota operācija. Jāuztaisa bija klizma, tad mani aizveda uz sanitāru telpu, kurā man veica pārbaudi vēderam, vai tur nav kaut kādi matiņi, viss kaut kas tāds, kas varētu traucēt operācijas laikā. Man arī tur visu tā kā nosko visu tā, lai tur viss būtu tīrs, gluds un lai viss tur viss būtu kārtībā. Un nākamajā dienā es drīkstēju dzert līdz 12. vakarā ūdeni. Pēdējā ēdienreize man bija 8. vakarā slimnīca. Un līdz 12. vakarā es varēju dzert ūdeni un tad tā kā viss. Pēc tam tu nedrīksti nedzert ūdeni, ne ēst, neko tu nedrīksti. Operācija diena.
operāciju dienā pienāca 8 no rīta pie manis ķirurgs, kas arī mani operēja, pastāstīja man par procesu, kā kas ko, kā viss būs. Atnāca anesteziologs, ar anesteziologu mēs izrunājām tādas lietas, vai man jau ir bijušas operācijas, vai man nav bijušas operācijas, kā es rēģēju uz zālēm, vai man ir kaut kādas alerģijas pret zālēm un tā tālāk. Un tad 10 no rīta, 10 no rīta, pie manis atnāca sanitārs un teica, ka tā kā ir jāizģērbjās, pilnīgi plikiņam kā no mātes miesām nācis, ir jāizģērbjās, un pēc 10 minūtēm man nāks pakaļ dakteris. Nekur plikiņam nav jāiet, tu guli savā palātas gultā ar segu virsū, vienīgais tas, ka tu zem segas esi kails. Kas man bija ļoti nepatīkam, jo es esmu ļoti tāda introverta, un tas man bija tāds diezgan liela kāpšana ārpus komforta zonas. 10 no rīta atnāca sanitārs un mani veda uz operāciju. Kas tad notiek operācijas zālē? Operācija man notika, laikam tas ir 1. stāvs. Es biju 9. stāvā ķirurģijas nodaļā un mani noveda lejā uz 1. stāvu. Ieveda iekšā man, ierulēja mani iekšā operāciju telpās, kur man bija no manas gultiņas ar segu virsū jāpārkāpj uz operāciju galda, kurš ir mīksts, silts, tur nav nekādi metāli, nekas, tā kā tas tur nav augsti. 2 sanitāri turēja sēdziņu un tikmēr es pārkāpu uz savu operācijas galdu un mani ieveda operāciju zālē. Operācijas zālē gaiss ir ļoti, ļoti smags un ļoti smaržo pēc zālēm, pēc tāda dīvaina smaka, tā kā pie operācijas zālē. Tad, kad mani ieveda, ieslēdza visas lampas, es sāku raudāt un prasīju, kāpēc es raudu. Es teicu to, ka es esmu nobijusies. Un viņa saka, nebaidies, tu tūlīt tās neizmiksi un viss būs kārtībā. Tad viņi man lika abas 2 rokas gar sāniem, pievilka ar tiem žņaugiem, laikam tā viņus arī sauc. Žņaugiem pielika man rociņas. Šajā rokā man ielika katetru. Slimnīcas operācijas zālē katetri ir diezgan sāpīgi, jo viņi ir ar lielajām adatām. Nenobīstaties, es pārdzīvoju, jūs ar pārdzīvosiet tiem, kurai varbūt šī operācija ir priekšā. Ielika man zāles, uzlika man masku un teica, lai es skaitu no 10 līdz 1. Es vēl kā tagad atceros, es paskatījos operācijas zālē, bija pulkstenis, un viņi saka, labi, mēs tev laidīsim iekšā zāles. Un es skatījos tajā pulkstenī, bija pulkstens, pat es tagad vairs neatceros, cik bija pulkstens. Jā, es vairs neatceros, cik bija pulkstens, bet es atceros apmēram to laiku, tad, kad es pamodos pēc operācijas. Un es skaitīju no 10 līdz 1, un es aizskaitīju līdz 7. Un tālāk es neko vairs neatceros. Kāda bija pamošanās pēc operācijas? Es pamodos. Pirmais, ko es ieraudzīju, bija pulkstenis. Un kopš manas ievešanas operācijas zālē un no brīdī, kad es pamodos, bija pagājušas 2 stundas. Apmēram 2 stundas bija pagājušas. Es pamodos tāda nesaprašanā. Pirmais teikums, ko es sāku teikt, bija tas, ka es gribu pie bērniem, sāku raudāt, bet tajā brīdī es nejūtu nekādas sāpes. Pilnīgi nekādas sāpes. Man nekas nesāpēja. Es vienkārši pamodos, pie manis pienāca medmāsiņa, pajautāja, kā es jūtos. Es saku, tā kā viss kārtībā, nav nereiba, ne galva. Nekādas tā kā blakus efekta nebija. Vienīgais tas, ka es biju tā kā bišķiņa apmaldījusies. Es īsti nesapratu, tā kā, kur es atrodos un kā man tā kā... Kas ar manī tagad notiks? Tur es pēc operācijas zālē es nogulēju apmēram pusstundu, lai pa lielam atžirktu pēc operācijas.
Bet es teikšu, man nekas nesāpēja. Pilnīgi nekas man nesāpēja. Un es tur biju tādā pusmiegā. Tad es iemegu, tad es pamodos, un tad pienāca medmāsa un teica, nu, ka man vedīs atpakaļ uz manu palātu. Kas notika, kad mani aizved atpakaļ uz palātu? Tad, kad mani aizved atpakaļ uz palātu, mani gaidīja vīrs, jo es biju teikusi viņam, ka es gribu, lai viņš mani sagaida pēc operācijas. Viņš atbrauc, jo es arī gribēju, lai viņš man palīdz apģērbties, jo es biju kaila, es negribēju tā kā tur plikiņa gulēt visu laiku un pēc tās operācijas, un tomēr ir tā, ka tev ir jābūt uzmanīgam, un es domāju, ka es gribu, lai man blakus ir vīrs, kurš arī man palīdz saģērbties pēc tam. Tad, kad man aizved uz palātu, tad pirmo laiku arī nekas nesāpēja, pa lielam sāka sāpes nākt apmēram pusstundu pēc operācijas, stundu pēc operācijas, ka es jau biju savā palātā, vīrs jau mani bija apģērbis, es apģērbos brīdī, kad man vēl nekas nesāpēja. Un tad, kad vīrs aizbrauc prom, tad es sāku just, ka man sāka sāpēt. Un sāpes vislielākās sāpes ir tieši kuņģa rajonā. Tur, kur tiek veikts vislielākais iegriezums, kas ir laparoskopiskā operācija. Tas ir tad, kad tev vēderā ievada 4 kameras, un kuņģa rajonā sakrā to, ka ārā ir žults pūslis, tajā vietā ir vislielākā tā kā kamera tiek ievadīta, lai varētu redzēt, kas tur tajā žults pūslī notiek. Un tā vieta arī sāpēja visvairāk. Vēdera nabas rajonā un divi caurumiņi, kas bija sānos, tie man nesāpēja, bet man visvairāk sāpēja tas augšējais un bija ļoti, ļoti grūti elpot. Tad, kad es prasīju ārstam, kāpēc tā ir, viņš teica to, ka operācijas laikā tev tiek uzpūsts vēders ar gāzi, lai tur varētu visu redzēt, un sakrā to tiek iztaipīta vēdera siena. Un tad, kad vēdera siena ir iztaipīta, viņi tiek traumēti. Un pēc tam, protams, kad to gāzi izved ārā, tev tur viss ir traumēts un tas viss ir sāpīgs. Un man bija ļoti grūti ievilkt elpu, jo uz tādu dziļāku elpu bija ļoti grūti ievilkt. Es varēju tā kā pavisam mazām elpiņām elpot tās pirmo nedēļu pēc operācijas noteikti. Man bija tā, ka es tā kā nevarēju īsti normāli pēlpot, es nevarēju nožāvāties, es nevarēju noklepoties, jo tas viss bija ļoti, ļoti sāpīgi. Piecēlos es pēc operācijas, 4-5 stundas pēc operācijas es cēlos, kas bija salīdzinoši sāpīgi, jo no gultas es vēlos uz sāniem un cēlos augšā, bet jebkurā gadījumā tev ir spiediens uz to vietu. Un, nebija patīkami. Kājas līmā, un pēc tās anestēzijas tu vēl bija es biju tāda tā kā bišķi apmaldījusies, vēl īsti nezināju, kā man kustēties, lai man nekas nesāpētu, un tā. Bet tur arī bija ļoti foršs personāls, līdz ko es teicu, ka man sāp, man uzreiz nāca deva zāles, lai man nesāpētu. Labākās zāles, ko viņi varēja man iedot, bija iespricēt man dibenā kaut kādus, es nezinu, baigi kaut kādas stiprās zāles, kad es vienkārši vispār vairs neko nejūtu, tā kā kaut kā līdzīgi tā kā anestēzijai. Bet tā zāļu iedarbība nav ilga, viņa ir ļoti, ļoti neilga. Pirmās dienas mājās pēc operācijas. Pēc operācijas tevi laiž mājās jau nākamajā dienā, ja nav nekādas komplikācijas. Dienā, kad mani laid mājās, no rīta atnāca pie manis medmāsa, pārsēja man apsējus. Man nebija drenāža iekšā, bija citām manām pacientu biedrenēm bija drenāžas, un tās būtu jāņem ārā nākamajā dienā, bet man drenāža nebija, nezinu kādu iemeslu dēļ. Vai tāpēc, ka es esmu tieva un man tur nekas nevar baigi uzkrāties, vai tāpēc, ka es esmu jauna un man nevar nekas uzkrāties, īsti nezinu. Bet, cik es saprotu, tad, kad tev ir drenāža un to drenāžu ņem ārā no vēdera, tad nav patīkami, tas ir sāpīgi, jo man kaimiņienei, palātas biedrenei bija drenāža
Un viņa negribu biedēt, bet viņa iebļāvās, kad viņai ņēma ārā to drenāžu. Es gribu būt atklāta un stāstīt jums visu tiešām, kā tas viss arī notiek. Man nebija drenāža, man atnāca pārsējus, un 12:00 pa dienu mani palaida mājās, atbrauc man vīrs pakaļ. Iet pa trepēm ir sāpīgi, kāpt mašīnā ir sāpīgi, apsēsties ir sāpīgi. Man ir zema mašīna, līdz ar to viņā iekāpt bija diezgan problemātiski. Šādā sēdus pozā tu nevari nosēdēt, es mašīnai laidu atzviltni gandrīz līdz lejai, lai man ir tā kā viss taisns, un lai man nebūtu tā kā nekas, tā kā es nebūtu tāda sakņu pusi. Un atbraucot mājās, man mājās ir 2 bērni. Protams, lielākam bērnam var pateikt to, ka mammai nevar nākt klāt, nevar tā kā kāpt virsū un tā, bet, man ir arī viengadnieks, un viengadniekam, diemžēl, tu neiestāstīs to, kad mammai sāp un tā. Pirmās dienas mājās bija diezgan tādas grūtas, jo sāp. Apsēja ir jāpārsēja ik pa 2 dienām. Jātīra, man ieteica tīrīt ar spirta salvetītēm. Dušā iet ar apsējiem virsū, pēc dušas noņemt apsējus, apstrādāt ar spirta salvetītu un atkal tīrus apsējus likt virsū. Pa lielam pirmās dienas, pirmo nedēļu es gulēju tikai uz muguras, jo uz sāniem apgulties nebija iespējams, jo šajā sānā ir caurumiņi. Un viņi sāp. Ne tā, ka sāp, bet uz viņiem tu apgulties stabili nevari. Un uz šiem sāniem, kurā it kā nekā nav, arī nevar apgulties, tāpēc, ka tad uzreiz ir spiediens uz to lielo iegriezumu vietu. Tātad ēšana pēc operācijas un rekomendācijas pēc operācijas. Rekomendācijas pēc operācijas ir ēst mazām porcijām 6 reizes dienā. Neko taukainu, neko ceptu, tikai visu vārītu tvaicētu. Un nedrīkstēju celt pilnīgi neko. Man ārsts ieteica 4 mēneši neko necelt, neko tā kā, necelt nekādus smagumus. Un tad apsēja ik pa 2 dienām jāmaina. Un 14. dienā pēc operācijas ir jābrauc ņemt ārā šuvis. Ar ēšanu es nevienam neiesaku, bet kā darīju es? Pirmās 2 nedēļas, protams, es ļoti ievēroju, ko es ēdu, bet tāpat tās paknakstījos varbūt ar kādu cepumu, ar kādu piparkūku, tāpēc, ka bija jau Ziemassvētki. Protams, ir jādzer ļoti daudz ūdens, un es arī dzeru ļoti daudz ūdeni dienā, tas ir točna kā minimums 2 litri, jo tev vairs nav viena orgāna. Un tavam ķermenim ir jāprot ar to, ka tev nav orgāns, jo žultspūslis ir tas, kas pārstrādā taukus, kas vāc tauku rezerves, sakrā to, ka šis orgāns vairs nav, tev ir tikai akna, kas reāli pārstrādā tavus taukus, un ūdens ir tas, kas dod palīdzību aknai pārstrādāt šos taukus, ja tiek kaut kādi lietoti. Protams, nedrīkst tā, ka tu dzīvo pilnīgi bez taukiem. Olīveļu var 1 teikaroti dienā, ko es arī darīju, es liku pie salātiem, lai tomēr tie salāti ir tā kā bišķiņ tā kā slapjāki, mitrāki. Un pirmās 2 nedēļas es diezgan ievēroju, ko es ēdu. Šobrīd man ir 3,5 nedēļas pēc operācijas. Es esmu pilnīgi sadzījusi. Šuvis man izņēma ārā, kas nebija patīkami, bet arī nebija tā, ka nevarēja paciest. Tas bija tāds diezgan viegls, viegla manipulācija, kuras īstenībā es arī ļoti baidījos. Bet tas bija tā diezgan vienkārši. Jā, es izņēmu šuvis 14. dienā pēc operācijas. Turpatās Gaļezerā ir iespējams izņemt arī šuvis. Protams, pirms tam piesakoties. Vienkārši zvanot uz reģistratūru var pieteikties. Un tad kā tad es jūtos tagad? Es neievēroju to, ka es nedrīkstu celt neko smagu. Es ceļu savu bērnu, kuram ir
11 kilogramiem. Nu, es ceļu, jo es nevaru tam mazajam bebim pateikt to, ka es viņu nevaru pacelt, es viņu ceļu. Pirmās reizes, kad es viņu cēlu, es jūtu, ka man tomēr ir tā kā duroša sāpe, tā kā tajā vietā, kur man bija žultspūslis. Tad es atkal viņu kaut kāds pāris dienas necēlu, un pēc tam es viņu sāku celt, un man šobrīd nesāp vairs pilnīgi nekas. Video beigās es arī parādīšu, kā izstās rētas 3,5 nedēļas pēc operācijas, bet, nu, jebkuram tas ir atšķirīgi, jo ne visiem ir vienādi, tas atlapšanas periods. Šobrīd ar ēšanu ir tā, ka es ēdu visu. Es ēdu visu, bet, protams, es skatos produktus, kuriem ir ļoti maz tauku saturs. Es nelietoju krējumu, krējuma vietā es lietoju grieķu jogurtu. Pienu es lietoju, bet es lietoju 0,5% pienu. Kafiju es dzeru, kā es dzēru, 2 krūzes dienā, bet tikai dabīgo kafiju, nevis šķīstošo kafiju, jo šķīstošā kafija, nu, nav laba šķīstošā kafija. Es neēdu, piemēram, cepumus, kas ir ar ļoti augstu tauku saturu, kā, piemēram, sviesta cepumi vai kaut kas tāds. Es ēdu piparkūkas, jo piparkūkās ir ļoti zems tauku saturs. Nu, protams, arī jāstāsta, kurās piparkūkās, ko es vēl no tādiem našķiem ēdu. Es ēdu tortīlijas čipšus, nevis parastos čipšus, bet tortīlijas čipšus, kas ir Santa Marijas tortīlijas čipši, kas ir tikai ar sāli, un viņam arī ļoti zems tauku saturs. Majonēzi es ēdu pavisam bišķiņ, tā uz olām. Es ēdu olas, es ēdu arī tostermaizi, bet tostermaizi es lietoju sēklu maizi, nevis baltu maizi. Kas vēl tāds? Protams, mēģinu nēst, protams, arī mēģinu ievērot 5 ēdienreizes dienā. Ēdu pavisam mazām porcijām. Neēdu vairāk cūgaļu, ēdu vistas gaļu, taisu vistas gaļu cepuškrāsnī, tajā lakūma maisā, ko arī teica, ka drīkst. Protams, neēdu tur nenormāli daudz garšvielām ar vēl kaut ko, bet cepuškrāsnī drīkst, bet, nu, ne pirmajā nedēļā, noteikti neiesot pirmajā nedēļā ēst cepuškrāsnī ceptu vistu, un arī varbūt skatīties, kuru daļu no vistas jūs tā kā ēdat. Un tā kā tas atlapšanas periods ir tāds, man viņš bija pirmo nedēļu ļoti smags un grūts, bet tagad es jūtos labi, un man priekšā ir vēl viena tāda pati operācija, tikai pa ginekoloģisko līniju. Tur vairs nebūs kamera Kuņa rajonā, tur būs lielā kamera Nabas rajonā. Tā man ir paredzēta februārī. Arī tur tāpat tās baidos, jo tas ir kaut kas pavisam cits. Tas nav vairs ar žultspūsli, tas jau ir ginekoloģiski. Bet vismaz es zinu, man ir pieredze, un es ceru arī, ka šis video dos kādam to nelielo ieskatu pieredzi, kā tad ir pēc operācijas un ko te vispār tev tur dara un kāds ir tas atlapšanas periods. Kā tā, ielikšu video beigās tad nelielu ieskatu, kā man izskatās šobrīd rētas pēc operācijas. Un paldies, ka noskatījies, un tiekamies nākamajā video. Kā man izstāstās rētas. Šī bija lielākā rēta, kurā tika ievadīta tad tā lielākā kamera. Šīs ir sānu rētiņas, nu maziņas. Šitien tā kā bišķi tāds kunkulīts, bet... Un tad viena man bija nabā, kuru nevar redzēt, bet šī vieta bija pati sāpīgākā un pati ilgākā, kas arī dzija. Tā kā